pirms šī posma komanda izdarīja īstenībā lielu darbu saistībā ar automašīnas piekari un regulējumiem. Un to atšķirību, manuprāt, mēs visi varam redzēt. Ja iepriekš bez nekādām ķibelēm mēs knapi iebraucām pusfinālā, tad šoreiz mēs cīnījāmies pusfinālā par 1. 2. vietu, abi divi ar Bakarudu. Manuprāt, ka tā uzvaras garša ir atgriezusies un mēs abi jūtam, ka mēs varam būt tur. Un tas arī ir tas, ko mēs visu sezonu gaidījām. Pusfinālā bija pirmā rinda ārmala startā. Perfekts starts, manuprāt, vienīgais, kas šīs brīvdienās izdevās. Es biju ļoti nokoncentrējies un es tiešām biju izsalcis pēc tās uzvaras. Es turpināju braukt pa priekšu, atrāvos, viens pats tīrs brauciens. Un pēkšņi nākot ārā no džokera, no 3. ātruma liekot 4. bija skaņa un tad es sapratu, nē, kaut kas nav. Liku nākamajā aizgāja ar cerību, ka viss būs kārtībā. Pēc 2 līkumiem no 2. slēdzot 3. Un no 3. liekot 4. atkal tas pats. Tad es sapratu, ka ir palicis tikai 2. un 5. ātrums. Kamēr braucu grunts sekcijā pa asiem līkumiem, tikmēr tas strādāja. Kā bija asfalta lielākas taisnes, tā es īsti vairs neko nevarēju izdarīt. Tā laikam šogad ir lemts un tur mēs īsti neko mainīt nevaram, bet mēs varam mācīties no kļūdām, izanalizēt, kāpēc tas tā notika un iet stiprāk uz nākamo posmu.